Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 11. nedēļas lasījums. Šonedēļ mācīsimies par tēmu Ābrāms ļauj Latam izvēlēties. Galvenā doma – Dievs ir mīlošs. Es likšu citus pirmajā vietā. Šīs nedēļas vārds ir gods. Vai tu zini, kas tas ir? Ja tu kādu godā, tu izturies pret viņu ar cieņu. Parādot godu, mēs cenšamies izdarīt ko īpašu un liekam otru cilvēku pirmajā vietā. Lasīsim kopā Bībeles stāstu svētdienai. Dieva svētīts. Ābrāms paskatījās pa kreisi, tad pa labi. Viņš skatījās uz priekšu un atpakaļ. Visur, kur vien viņš vērās, bija vēršu un aitu pulki, lēkājošas kazas, ēzeļu bari un divkopru kamieļi. Viņam piederēja ļoti daudz lopu. Tā bija pārāk daudz, lai saskaitītu. Ābrāms pasmaidīja, atcerēdamies Dieva apsolījumu. Dievs viņam bija teicis: es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu. 1. Mūzus 12:2. Nav šaubu, ka Dievs bija turējis savu solījumu. Dievs bija svētījis Ābramu ar tik daudz ko, un tie nebija tikai dzīvnieki. Ko vēl Dievs viņam bija devis? Izlasīsim 1. Mūzus 13:2. Ābrams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Lai kur Ābrams gāja, cilvēki redzēja, kā Dievs viņu svētīja. Patiesībā tie viņu godāja kā varenu princi, bet Ābrams nekad neizturējās tā, it kā būtu svarīgāks par citiem. Tā vietā viņš parādīja Dieva pazemīgo mīlestību un laipnību ikvienam, ko satika. Ābrams bija devies lielā ceļojuma piedzīvojumā kopā ar Dievu. Viņš bija atstājis Kanānu grūtos laikos, bet atgriezās ar daudz lielāku bagātību. Ābrāms uzslēja telti tieši pie altāra, ko bija uzcēlis netālu no Bēteles. Tur viņš pienesa upuri, sakot paldies Dievam par daudzajām svētībām. Mani interesē. Kas tev Ābramā patīk visvairāk? Kādas ir dažas no svētībām, ko Dievs tev ir devis? Šonedēļ atmiņas pantu mūsu bībelēs varam atrast Pāvila vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā un 4. pantā. Tur Dievs mūs aicina nedomāt tikai par sevi, bet domāt arī par citu cilvēku vajadzībām. Klausīsimies atmiņas panta melodiju. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu, mājāt
Korintiešiem 2:4. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi devis man mīlošu ģimeni, uzticamus draugus. Paldies, ka man ir drošas mājas, kur var samīļot arī savus mājdzīvniekus. Paldies, ka var būt draudzē kopā ar Dieva draugiem. Paldies par dienšķo maizīti, ko Tu dodi. Paldies Tev, Tēvs, Tavā vārdā. Āmen.